Labdien Ventspilī, Latvijā un pasaulē. 30. augusts. Nu, un tūlīt 1. septembris klāt. Skola. Nu, šorīt es klausījos to skolu direktoru, apvienības vadītāju, Kalvanu kungu. Viņš pateica to, ko es jau zināju. Viņš gan teica skarbākiem vārdiem, viņš teica, ka ministrija sev kājā iešaus. Ja pieņem likumu un kaut ko dara, tad vajag skatīties, vai to pilda. Es zinu, kas notiek Latvijā daudzās vietās. Man visur ir savējie. Bet, vistuvāk jau ir Ventspils novads. Tad kāpēc pastāv bērndārs, kurā ir 25 bērnu, skola, kurā ir 45? Kur nav ne kārtības, ne disciplīnas, ne zināšanas? Un tādas ir daudz. Bet kas skaidri un gaiši teica, ka pašvaldība tad pati maksās? Es to gribētu redzēt. Naudas nav ne valstī, ne pašvaldībām. Visi ir dzīvojuši pāri pa saviem līdzekļiem. Bet ja tautai jāsavelk josta, un viņai domā, te vēl nodokļus likt, tad mana vēlēšanās un manas tautas vēlēšanās, ka tiem tur augšā ir nedrīkst paaugstināt algas un varētu arī atņemt kaut ko, jo tur ir pa daudz. Stipri pa daudz. 385,000 cilvēku Latvijā strādā par minimālo algu. Un ticiet man, viņiem aploksnēs neko nemaksā. No kurienes tāda doma? Tai mazumtirdzniecībā tā nauda ieplūst. Mums nav noslēpums, kad vīri strādā Zviedrijā un Norvēģijā, un to naudu sievas un mātes tērē Latvijā. Tas nevienam nav noslēpums, bet tur augšā ir tā aizraušies ar zakšanu un melošanu, ka viņi neredz, kas notiek blakus. Turklāt vēl ir pensionāri, un tad būtu jāsaskaita, kur tad ir tās lielās algas, kurā jomā viņas ir. Tos rēķinus es arī gribētu redzēt, un ne tikai es. Saimai teiciens, bet likums pieprasa, ka jāpaceļ algas. Man ir likumi, jūsu varā, jūs tāpēc tur esat, tauta tāpēc jūs iebalsoja. Mainiet šo likumu. Un pēdējais laiks izsludināt ārkārtas stāvokli, jo tāds arī ir. Un tas nav tikai Latvijā, tas ir visā pasaulē. Naudas vērtība ir nekāda, cenas iet pa gaisu, un katrs grāb, ko var. Bet jūs, mana tauta, saglabājat mieru. 90. tas notika ar Padomu Savienību. Ļoti liela teritorija, ļoti daudz cilvēku. Un ar mums arī tas notika. Sabruka viss. Arī naudas sistēma, viss. Bet ir izaugusi cita paudze. Un tie, kas ticēja tiem, kam smukas frizūras un kas smuku runā, tie ir aizgājuši viņa saulē. Viņi ir prom. Un tagad ir jaunā paudze ar pilnīgi citu domāšanu, kuriem es uzticos, un kuriem ir sirds krūtīs, un kuriem piemīt godprāts. Un mēs viņus atbalstīsim ar lielu prieku un uzticēšanos. Un mēs arī viņiem palīdzēsim. Tikai tad, kad mēs sapratīsim, ka šai valstī viss jādara kopā, nevis kāds ies un darīs, un tad es tur pieslēgšos. Nē, tā nebūs. Un lasiet Raini, viņš par agru piedzima. Katram te būs savs darbiņš jāpieliek. Pietiek gulēt divānos pie televizora. Un tai televizora arī nav ko redzēt. Tur arī nauda laiž vējā, jēga nekāda. Arī viņi tur ir pa daudz. Mēs to nevaram atļauties. Dzīvot te grib kā Amerikā, tikai nav iespējams. Mēs esam mazi. Bet vēlreiz teikšu, mazi, ņipri, gudri un maza tauta, ko sauc par latviešiem, mums taisni vajag tās grūtības, tad mēs paliekam par cilvēkiem. Mums vajag grūtības, un tad mēs varam kalnus gāzt visu kopā. Jo šoreiz mēs zinām, kā to izdarīt. Vairs nav migla,
migla zūd, un ir citi laiki, un arī cita enerģija. Lai dzīvo šis laiks, atā!